Kad durvis bija aizvērtas Damaskā un prese pameta telpu, kur mēs esam tikušies, es uzdevu jautājumu. Jūs taču esat diktators. Tā par jums raksta avīzēs, palasiet. Un Bašara Asada atbildē mani fascinēja. Jā, es esmu diktators. Asiņains, nežēlīgs diktators. Bet dotajā brīdī 80% cilvēku, kas palika Sīrijā, aptuveni tie ir 15 miljoni, pirms kara bija 24, 80% no viņiem dzīvo tajās teritorijas, kuras kontrolēju es un mana armija. Un kaut kā šie cilvēki nesteidzās bēgt atpakaļ uz tām teritorijām, kuras kontrolē miermīlīga, demokratiska opozīcija. Un tā bija Bašara Asada atbilde par to, vai viņš diktators vai nē. Saprotiet, mums zūd vārdu jēga. Mēs nesaprotam, mēs žonglējam politiski ar vārdiem. Mums visi ir diktatori. Putins mums ir diktators, Erdogans diktators, Trumps ir diktators, Bašars Asads diktators. Saudu Arābija neskapēc diktatūras nav. Kaut gan, kā jūs atcerāties, sievietēm tur tika atļauts sēdēt pie automašīnu stūra tikai pirms 5-6 gadiem. Saudu Arābija mums ir demokratiskā valsts. Tāpēc, ka nauda, tāpēc, ka nafta, tāpēc, ka Eiropas Savienība tur pārdot ieročus, un starp citu ETP, Eiropas Tautas partijā, ir aktīvākais lobētājs vācu un franču ieroču ražotājiem Eiropas parlamenta tradicionāli. Mums jēga mainas vietām. Es atceros krievu rakstniekam Leonīdam Andrejevam ir tāds lielisks romans Satana dienas grāmatā. Un tur man šķiet biskaps saka vārdus: labāk es ar saviem maziem grēciniekiem, ne ar tiem lieliem praviešiem. Es izvēlos grēcinieku Asadu. Es esmu par to, lai turpinātu runāt ar viņu. Un neskatoties uz visām domstarpībām starp Asadu un, piemēram, Erdoganu, Turcijas prezidentu, tur ir kaut kāda, es nezinu, tur dziļi personiski. Viss. Gadiem. Tomēr Asads piekrita tam, ka Turcija garantē tai skaitā Sīrijas teritoriālo integritāti. Tomēr viņi tiekās. Tomēr Sīrijas un Turcijas speciālie dienesti tagad apmainās ar informāciju. Es domāju, cilvēciski viņiem nebija viegli to izdarīt. Un Astanas formāts, kas notika 23. 4. janvārī Kazahstānas galvaspilsētā, principā Asada cilvēki un opozīcijā pirmo reizi 6 gadu garumā nopietni sēdēja pie vienā sarunu galda un mēģināja uzsākt dialogu. Es atceros PSRS ārlietu ministra vārdus. Andrejs Gromyka to ir teicis. Labāk 10 gadi sarunu nekā viena diena kara.